Jā, tad šodien atklājām 2024. gada ragošanas sezonu. Kompānijā būsim es, mans brālis Vičis un Skruns aborigēns Anns, kā mūsu gids šodien. Anns mūs gido ar savu autiņu, nezinu jauno vai ne, bet tev divos vārdos jāpasaka, kāpēc tāda izvēle, un jā, tu man pārsteidz inčīgi bija braukt ar viņas dejiem. Izvēle ir tāda, tāpēc, ka makšķernieks, mednieks, ragotājs, vai kaut kur braukt iekšā, negribās savu pilsētas mašīnu pa mežiem dragāt un plēst, tāpēc arī bija tāda izvēle pirkt offroadnieku. Kāds tavējais pagājušā gada skors? Ne, precīzi nesaskaitīja, bet man bija pilns mašīnas bagažnieks, tev sūtīja bildi. Tu varēsi pielikt klāt, tas bija pagājušo gadu. Annas mums izdalīja katram par rācijai. Tev jāsaslēdz par aplikāciju, viss jau saslēgts ir. Es tur šitādi nav. Jā, viss ir te. Tas tāds tev ir, Žotā. Tas ir Garmin navigācija. Domāt, ķipā sunim, es izmantoju, sunim ir kaklas īkstiņu un man ir rācija, lai es redzu, kur suns pārietojās, bet ejot ragos, es baigi labi mežos neorientējos, tāpēc es izmantoju tādu. Cerēju, ka nebūs baigi slapši. Sākumi ir jāatrod vietiņas, kur tie buļļi dzīvo un brieži. Tad jau arī kaut kas sāksies mums. Burvaini apvidi ir ritīgi atķemmēzīgi sagojot. Tie ir paši labākie. Ragošanas mācības stunda no Anna puses. Atradu savu pirmo ragu un nofilmējies timelapsā. Visu video pātrinājumā. Vienkārši. Radziņš pie soda. Yes! Andi, aiņi arī met tagad tajā pašā laikā, kad brieži ragus. Alnim ir novembris, decembris. Ok, kā tu visu zini. Respektīvi viņš jau ir nometis. Vēl 2 šķups ar aiņu kakām. Vienīgais, kas man nepatīk, liekas, kad es pārāk mazu pārskatu visu teritoriju šitādā apvidū. Grūti būtu ieraudzīt. Mežā vieglāk. Pēdas no vienas vietas. Nu, karoči, tu jā zini, Robert, kā izstāst, kad ir notrīta koka, vai ne? Jā, zinu. Saki, es tur ir. Tas koks ir notrīts kaut kā 210 augstumā. Nofilmē. Tūlīt. Nāc pa tādu smuku vietiņu, kur pagājuši gadu ir buļļi, kur īvējušies. Var redzēt. Un atradu šādu kociņu. Reāli, ja es esmu 1,85 m, tad, kur bulls ar ragiem ir īvējies, es knap var aizsniegt ar rāciju. Nu jā, varētu būt labi ragi. Izcirtumi. Un tad šitādi džungļi. Un tagad tos arī mēs ķemmējam. Kā man šodien būs, jo es esmu bijis ragos 4 reizes, un 4 reizes es esmu atradis visu pēc kārtas. Normāli statistika džekam. Tradīcijas nevajadzētu laust. Džeki, es atradu beigtu zvēru, buciņš vai kaut kādu briežu mammu, nezinu. Es taču teicu, ka tie kraukļi tur pa vēlas nesēž. Kraukļus jau pierādīja. Ejam tālāk. Ir robragi. Nē, nav. Fok, aiņi nāk uz manu pusi. 3 ritīgi lielie. Kaut kur jāpaslēpjās, bļā. Viņa aizmuks, ja man ieraudzīs. Ragiem vai buļļi vai gogi? Kā varētu nofilmēt? Nav raga laikam, bet liela. Viņa pa vidu tai cirsmai gājas tā pietupies, lai viņa man neredzētu.
pa iežiņu pusi. Bet viņi iegāja mežā tālumā. Es redzu, viņi ir pie manis. Pamēģini iefilmēt. Labs. Ants viņas redz. Un nereāli tuvu. Tam vienam nav rāki, pirmajam ir rāki. Re, kur es viņu redzu, kur viņš filmē tagad. Šodien ir 3. februārs. Lielākā daļa no ragotājiem saka, ka tas vēl ir par agru. Man arī patīk. Bet lielie metot ātrāk ragas nosīt vēl kaut kas. Labs gabals jau nosteigāts. Ejam, paēdīsim pusdienas. Tad turpināsim. Es papīju sāļiņu ragu. Tur šeit kaut kur pie tiem kokiem, kur līd pāri. Atradu! Nospīdēju. Nu ir pusdienlaiks. Jā. Otrādo saka, kad vajag vēl piegraust galvu. Nu, ir suns labs, jā. Ir, vai ne? Ko? Es viņu pazaudēju, karoči. Ragu? Jā. Lūdzu, apakaļ meklēt un atradu. Udro, tev tāds arī jāatrod ir. Karoči, vienā Igaunijas mājaslapā pasūtīja aķeli. Angļu armijas jaka. Bet vajag labā šitādiem pasākumiem. Var iemest mošku linku. Ielocīsimies kabatā. Vienot apakšā kaut kur uzvilkt šitādos. Laikos, ja kāds zina armijā, kas ir frencīts, tad šitas zem frenču. Pirmā vieta. Baigās sauzās iegāja. Viņš vēl sūnās ir, tagad te ir runāt telefonu, es pilnīgi otrā pusē no džekiem un skrienot, skatoties kartē. Opa! Diezgan smuks īstenībā. Oh, baby. Awesome!
ir. 5. 2 rāgi. Pamēģināšu tā kā līdaku. Yeah. Es esmu izglābts. Labi. Labi. Tas liels, nezinu. Tas te nolausts, ne? Kaut kāds. Ir kaut kāds ielausts, jā. Arī tāda pārgāda vec, ne? Šitie te 2 butoči ārā tā jauna rāga. Bļa, būtu svaigotis, būtu zai bisē. Jo, tas rasnis, ne? Bet, nu, ir aļņu raks un briežu raks. Šodien laikam uzvarēja. Mēs beigsim bagot, jā? Tā sanāk. Maucam vēl. Pulkstens ir 3:30, mēs esam nogājuši baigo gabalā, cik tev rādīja kilometru? 20 km 700. Tev rādīja? Es neierakstīju, bet es domāju, man varētu būt 20 ar kapeiku. Jā, man ar kaut kas nogļučīja tajā, bet, nu, es domāju, man bišķi zem 20, bet tik un tā. Diezgan nopietnas gabals noiets. Rīt rezultāts. Radziņī, briedis un alnīs. Īstenībā es esmu vīlies. Bet paldies, pa ekskursiju bija amazing. Man pirmie rāgi. Šogad nesanāks tik bieži man pašam paskriet, man liekas. Bet Annis jau sataisīs daudz video, kā atradīs. Gan jau. Rekordu skaitu šogad. Pareizi. Tā, čau, mācam. Maucam. Udro. Parād savu nogurušo seju. Nogurs sunīt.